Labdien, dārgie skatītāji! Beidzot ir iestājies pavasaris un siltāks laiks. Arī autobraucēji ir pamodušies un organizatori sākuši rīkot vasaras sezonas sacensības. Viens no pirmajiem pasākumiem 15. aprīlī notika Ventspils novadā Popes trasē, kur sporta klubs Krauķi atklāja vasaras sezonu amatieru autokrosā. Skatītāji bija daudz un tiem bija ko redzēt, gan spraigas cīņas, gan vairākus iespaidīgus kūleņus. Uz sezonas atklāšanas sacensībām bija pieteikušies un startēja diezgan kupls dalībnieku skaits. Veseli 24 autobraucēji, kuri bija atbraukuši no visas Kurzemes – Ventspils, Talsiem, Kuldīgas, Skrundas, Tukuma un citām vietām. No tiem 18 braucēji startēja priekšpiedziņas brīvajā klasē. Kā odziņu skatītājiem piedalījās Otto Vočtovs ar bagaju BS600. Jāpiemina, ka šo sezonu sabūvējuši mašīnas un debitējuši 4 jauni sportisti – Nauris Reinfelds no Vārves, Antons Tilka no Laidiem, Mārcis Grintāls juniors no Talsiem un Zigmunds Vāne no Piltenes. Arī pārējiem dalībniekiem mašīnas parādē spīdēja un laistījās. Pēc parāda sekoja treniņu braucieni, kuros sportisti iepazina trasi, tās segumu un viltīgos līkumus. Kā stāstīja sporta kluba Krauķi galvenais vīrs Dainis Šķēle, vēl iepriekšējā vakarā tika sūknēts ūdens no trases. Lai noskaidrotu mašīnu atrašanās vietu uz startu, pirmais brauciens tiek izlozēts. Ja braucējs pirmajā iebraucienā atrodas pašā priekšā, tad otrajā iebraucienā viņa starta vieta ir aizmugurē. Līdz ar to dalībniekiem tika dota līdzīgas iespējas parādīt savu braukšanas spējas. Trešajā iebraucienā un finālā vietas tika dalītas saskaitot punktus, jeb pēc nopelnītām. Priekšpiedziņas brīvajā klasē iebraucienos startēja 2 grupas. Cīņas visas dienas garumā izvērsās spraigas. Nevienu nevarēja uzskatīt par ātrāko un jau iepriekš kronēt par dienas uzvarētāju. Katrā braucienā savi uzvarētāji. Gan Kaspars Indriksons, gan Lauris Roberts, Igors Afļitūnovs, Armands Baumanis un Edgars Grieze. Open klasē startēja tikai 2 braucēji – Egils Zībergs ar Toyota MR2, kuru būvēja 3,5 gadus, un šis bija tās pirmais izbrauciens, un otrais dalībnieks Jānis Sproģis ar Pontiac Fiero. Braucienos viņa apvienoti ar standarta klases braucējiem un ar bagiju BS600, kuru vadīja Otto Vočtovs. Izrādās, ka šāds bagijs spēja apdzīt standarta klases spēkus pat par 2 apļiem. Sportistu pēdējā iespēja iekļūt A finālā bija B fināls, kuru starta stājās 7 braucēji. 4 ātrākie iekļuva finālā – Uldis Andersons, Sandis Indriksons, Juris Voldemārs un Nauris Reinfelds. Open klases finālā pirmajā līkumā Egils Zībergs nedaudz lika pasvīst Jānim Sproģim, bet Sproģis izrādījās daudz ātrāks un spēja aizbēgt no Zīberga un finišēt kā pirmais. Standarta klasē uz startu bija tikai viens braucējs – Arnis Dreimanis. Priekšpiedziņas brīvajā klasē no 12 dalībniekiem uz starta līnijas stājās 11 braucēji. Neieradās debitants Antons Tilka. Pirmajā rindā atradās Kaspars Indriksons, Andis Pļaviņš un Edgars Grieze. Brauciens beidzās pat īsti nesācies. Edgars Griezi uzbraucot uz Vaļņa trases iekšpalā, nespēja novaldīt savu spēkratu, aizķēris Lauru Robertu, kurš sāk veidot piruetes 1,5 kūleņa garumā. Rezultātā abiem skaistās mašīnas sabeigtas un gonka ir beigusies. Pašiem sportistiem nevienas krambiņa. Atkārtotajā fināla braucienā vairs 9 braucēji, un šoreiz pirmais līkums tika izbraukts bez starpgadījumiem. Kā pirmais trasē bija Kaspars Indriksons, otrais Andis Pļaviņš un trešais Igors Afļitūnovs. Šādās pozīcijās braucēji arī finišēja. Par 4. un 5. vietu cīnījās Baumanis ar Andersonu. Pēc fināla tika rīkots jau par tradīciju kļuvušais Six Free jeb mehāniķu brauciens. Tajā braukt gribētāji piesakās tikai pēc fināla un brauc to mašīnu mehāniķi vai draugi, kuru mašīnas vēl ir spējīgas turpināt braukt. Pieteicās 6 braucēji, no tiem arī Latvijas DJs numur 1 Latvijā Extra Bass, kura jauniegādāto mašīnu priekšpiedziņas brīvajā klasē testēja Igors Afļitūnovs. Pieteicās arī sen neredzētais Nauris Grintāls. Startā pirmais aizbraucis Sandis Žebēks, bet arī šo braucienu atcēla, jo tika mests kārtējais kūlenis, kur šoreiz veids Raivo Jasons. Atkārtotajā braucienā šoreiz startu izcēla Gatis Eglājs. Tomēr jau aiz otrā līkuma Sandis Žebēks pārliecinoši tiek Gatim garām un izvirzās vadībā. Trešais Nauris Grintāls. Braucienam turpinoties, dažiem sāka niķoties tehnika. Pirmais to sajūt Žebēks, palicis bez 3. ātruma un mēģinot braukt bez tā, sanāk kļūdīties un iebraukt riepās.
un izstāties ar salauztu pusasi. Pēc kāda brīža nokļūdās Eglājs un uzbrauc puskalnā, nobiedējot skatītājs. Tajā brīdī izdevību izmanto Grintāls un izvirzās vadībā, un otrais aiziet Mareks Dainis, jeb Eks-Dabejs, un trešais paliek Gatis Eglājs. Pirmā vietā Jānis Sproģis Stokholms, 310. numurs. Viņš ir pelnījis pirmo vietu. Kaspars Hendriksons! Nu, Robert, pasāst, kādā to šodien nesagāja, kad apgāzies? Viss jau sagāja pa īstam, bet tā gadās reizēm. Ātrums aizrauja un gribējās uzvarēt šodien un tikt līdz galam. Mašīna gājas vērā, tāpēc tāds liktenis. Uz nākamā posma būsi? Smagi šaubos. Es domāju, ka nebūšu, bet visādi var sajiet atkal. Davai novēlam to veiksmu un nākamajā posmā tiekamies. Sveiciens uzvarētājiem, skaistā dienā, skaisti uzvar. Kādā tas izdevās? Pa ziemu labi saskrūvēts bija. Kas to skrūvēja pats? Brālis palīdzēja. Un bija kaut kāds ķibels arī pa dienu? Armatizātori viena noloci, bet tā, vairāk nekas īpaši. Un uz nākamajiem posmiem? Būs. Paldies, tā kā vajag. Paldies, tev veicās. Sveiciens Eks-Dabejsam, ko tad tu šodien dari? Es esmu atbraucis šajā skaistajā dienā šeit uz Popi, lai baudītu autokrosu, lai paskatītos, kā mans kolēģis, mehāniķis slauž manu jauno auto. Bet beigās patiesībā viss sanāca ļoti labi. Mehāniķis izcīnīja 3. vietu un man arī pašam sanāca bišķi pabraukt un 2. vieta. Forši, esmu priecīgs. Kur tu brauc? Es braucu mehāniķu braucienā, amatieru autokrosa mehāniķu braucienā. Un pie jaunā mašīna apmierināts? Jā, jaunais auto super ripo. Tik cik es dabūju pabraukt, adrenalīns bija vaigais un kaifa noķēra. Eks, tu jau drīz pa kursemnieku jau pārtaps. Pagājušajā nedēļā es redzēju, ka tu disenē tur bija kaut ko taisīt. Šodien tu brauc pie mums? Jā, pamatā, teiksim, tie, kas mani pazīst, tie mani pazīst vairāk kā DJ. Un noteikti jūs šobrīd varat vērot, kāds izskatījās pasākums Ventspilī klubā Diva, kur bija man radiošovu Poris ar visvienīgais papildu pasākums, turistu papildu pasākums. Un jā, ikdienā es vairāk spēlēju, bet tad, kad man apnīk tās disens, tad es iekāpu sporta automobīlī un man patīk pabraukāties un patīk autokross, patīk autosports un darīšu to ilgi, cik vien varēšu. Kamēr sirma mati, un ir jau bišķi sirma, bet, zin kā, gan jau izkritīs ar laiku, tad vieglāk būs ķiveru uzvilkt. Krās tev nomaskai viņas. Tā viši. Paldies, tiekamies arī disenēs. Tā. Tā, Daini, sezona ir sākusies, un diena ir beigusies, uz kādām emocijām tu mums šodien esi? Mans emocijas uz visaugstākā viņa. Šodien bija ļoti spraigs, sīvas ciņas. Daudz dalībnieku, 25 mašīnas atbrauc. Kurš izturēja, kurš neizturēja. Bija kūleņi, kam nepaveicās, sāp sirds par to, ka viņiem atkal garāžās jāremontē būs viss tas. Bet tāds autokross tur neko izdarīt. Es esmu ļoti apmierināts, viss ir izdevies. Viss man palīgs sastāvs ir nostrādājis godam, tā kā liels paldies visam. Un kad nākamais posms? Nākamais posms būs mūsu pašu trasē Ugālē, Sportklubu Krauķu trasē, 6. maijs. Vēl es gribu pateikt, arī pēc tam 12. maijā visi tiek aicināti uz mūsu sadarbības partneru autokrosa apvienības sacensībām atklāšanu pie Ozoliņa Māra. Tas ir 12. maijs Kalnpagasts. Visi laipni aicināti. Paldies, un tad jau tiekamies nākamajā posmā. Turamies, viss kārtībā. Tas, man dārgie skatītāji, arī viss. Atgādinu, ka nākamais posms Sporta kluba Krauķi notiks Ugālē 6. maijā. Visu informāciju SK Krauķi mājaslapā www.skkrauki.lv. Savukārt 19. maijā šajā pašā Popas trasē norisināsies folkloras sacensības sezonas atklāšanas pasākums. Visi laipni gaidīti. Tas, skatītāji, šoreiz arī viss. Baudiet pavasari, putniņu dziesmas un gaidiet mūs atkal. Visu labu!